Baltkrievijas opozīcijas kanāli informē, ka acīm redzami Baltkrievijā ir sākusies Kremļa operācijas varas sagrābšanai beidzamā fāze. Tuvākais mērķis ir Baltkrievijas iekšlietu ministrijas un KGB vadības nomaiņa ar Kremļa lojālistiem. Bez tā būs grūtības nomainīt pašu Lukašenko pret Kremļa marionešu režīmu. Operācijas laika periods esot līdz 3 gadiem. Scenārijs esot banāli vienkāršs. Lukašenko strauji pasliktinās veselības stāvoklis un tas kļūs nespējīgs kontrolēt valsts varu. Saskaņā ar opozīcijas pausto, tad Lukašenko veselības stāvoklis strauji pasliktinājies pēc 2023. gada vienošanās Maskavā 9. māja svinībās. Kremlis steidzas, jo tā kandidātiem uz spēka struktūra amatiem ir kontraktos noteikti laika ierobežojumi un vecuma ierobežojumi, atrodoties esošajās ģenerāļu amata pakāpēs. Kremļa iecerēs prokremliskajai huntai jāsastāv no 3 spēka struktūru vadītājiem. Operatīva analītiskā centra pie Baltkrievijas prezidenta vadītāja, pašlaik jau atrodas amatā, Pavļičenko Andrejs Jurejevičs. KGB priekšsēdētāja, esošo priekšsēdētāju Ivanu Terteļu, nomainot ar esošo KGB pretizlūkošanas priekšnieku Sergeju Terebovu, un iekšlietu ministra, esošo Ivanu Vladimiroviču Kubrakovu, nomaina ar esošo vietnieku Nikolaju Karpenkovu. Bruņoto spēku ģenerālštābā un galvenajā izlūkošanas pārvaldē jau sen esot radīta gaisotne esošā aizsardzības ministra Viktora Ganjādeviča Hreņina nomaiņai, taču tas ieplānots tikai pēc maiņām citās spēka struktūrās. Ieceltie spēka struktūru vadītāji attiecīgi iecels visos vadošajos amatos sev lojālos cilvēkus. Tādējādi pilnībā Kremļa kontrolē nonāks spēka struktūras. Pirmais solis ir tieši KGB priekšsēdētāja nomaiņa, esošajam saņemot paaugstinājumu. Esot sagatavots arī plāns B gadījumam, ja Lukašenko neapstiprina kā iekšlietu ministru Nikolaju Karpenkovu, taču šim amatam nozīmē Kazakēviču, kas arī ir sava loka cilvēks. Karpenkovs tiek raksturots kā uzticamākais Kremļa atbalstītājs no Lukašenko tuvākajā lokā esošajām amatpersonām, kurš pat esot spējīgs organizēt atentātu pret Lukašenko. Kopumā tiek secināts, ka Baltkrievijā izveidojušies 2 politiskā virziena grupējumi, kuri vēlētos saglābt varu - prokrieviskais un nacionālais Lukašenko varas tipa, pagaidām gan ietekmes ziņā spēcīgāks esot prokremliskais grupējums. Saprotams, ka Lukašenko tiek informēts par tektoniskām kustībām varas struktūrās. Esot izveidota dziļi konspirēta KGB struktūra, kuras uzdevums ir konstatēt pret Lukašenko vērstās darbības spēku struktūrās. Taču Kremļa ietekme ir pietiekami spēcīga, lai to neutralizētu. Kā stāsta informēti avoti, tad Lukašenko izmisīgi cenšas rast iespēju tikties ar Ķīnas vadītāju Si Dzinpiņu un iegūt protekciju pret Kremļa centieniem. Taču Pekina Lukašenko praktiski ignorē. Esot bijis mēģinājums tikties 9. māja svinību laikā Maskavā, taču tālāk par apsveicināšanos lieta nav nonākusi. Jāņem vērā, ka Baltkrievijas ekonomika ir atkarīga no Krievijas tirgus un preču eksporta infrastruktūras. Vienlaicīgi demonstratīva Lukašenko gāšana no varas pozīcijām nebūs pārāk labs signāls citiem Krievijas draugiem. Tādēļ Lukašenko aiziešana veselības stāvokļa dēļ ir labākais risinājums no Kremļa puses. Baltkrievijas jautājums aktualizējies arī dēļ neveiksmēm karā pret Ukrainu. Ja Kremlis izvēlējies kara stratēģiju līdz resursu izsīkumam, tad arī Krievijai nepieciešami resursu papildinājumi. Baltkrievija spēja nodrošināt gan ar dzīvā spēka resursu, gan tehnisko, taču esošajā stadijā, piemēram, mobilizāciju, Krievija Baltkrievijā nevar īstenot. Izveidojot savu varas struktūru Baltkrievijā, šos jautājumus var vienkārši atrisināt. Tikmēr sākušies Krievijas militārās transporta aviācijas lidmašīnu lidojumi uz Baltkrieviju. Jūnija 1. nedēļā konstatēti vairāki transporta lidmašīnu lidojumi no Krievijas uz Baltkrieviju. Tas visticamāk saistīts ar gatavošanos mācībām Zapad 2025, taču pagaidām atklātajos avotos nav pieejama informācija par pārvesto kravu saturu. Jāatgādina, ka Lukašenko arī paziņojas, ka mācību aktivitātes netiks īstenotas poligonos pie NATO valstu robežām, tādējādi it kā deeskalējot spriedzi, kas radīsies saistībā ar mācībām. Tomēr jāsaprot, ka mācību raksturu un mērķus nosaka Maskava, nevis Mīnska.